sniega. Jā, palaižiet, lai varam ieraudzīt, kas tas tāds ir, ko. Tas ir ļoti skaisti vēni, ka jūs esat sanākuši, un mums tāds liels prieks, un šodien jums būs lieli notikumi, bet par to es jums pastāstīšu vēlāk. Ievēroju tādu jauku Lāču ledus firmas stendu, kurā bija eksponēts no ledus veidots leduslācis. Man iepatikās viņš, un pēc brīža man arī radās šī ideja veidot ledus skulptūras sēkus Jelgavā. Jo ja jau viena ledus skulptūra ir izveidota, tad droši vien tādas skulptūras varētu būt daudz, un tas ir iespējams šeit, tepatās Latvijā un pie mums Jelgavā. Lūk, tā kā gadi gāja, un pirmajā gadā, protams, tie bija 2 brāļi, brāļu apīncāni, kur veidoja 10 ledus skulptūras. 99. gadā jau bija uzaicināti ciemiņu mākslinieki no Ziemeļvalstīm, no Dānijas un Zviedrijas, un jau bija 6 ledus skulptūras, un šogad tātad mēs uzaicinājām māksliniekus no kaimiņu valstīm, no Lietuvas un Igaunijas, un, protams, pārstāvēja arī Latvijas mākslinieki šos svētkus, un skulptūras jau šogad bija 24. Got ready for the night. She said for the light. She sees the dishes cold. Up line after line. Jelgavas pilsēta aicina sapņot. Esiet sveicināti 20. starptautiskajā ledus skulptūru festivālā. Pirmo reizi 3 norises vietās apskatām mūsu darbus veidojuši 33 tēlnieki no 10 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Īrijas, Portugāles, Krievijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Ukrainas, Bulgārijas un Ķīnas. Jāņu Čaksnes bulvārī apskatāmas 30 individuālās konkursa skulptūras un fotoobjekti. Šeit arī galvenā satikšanās vieta – svētku centrālā skatuve. Hercoga Jēkaba laukumā – ledus un fotoobjekti, atrakcijas bērniem un svētku tirdziņš. Vārstasalā aplūkojami festivāla grandiozākie darbi, 15 lielās konkursa skulptūras un Koskenkorva ledus bārs. Festivāla ledus skulptūras veidotas izmantojot vairāk nekā 70 tonnas mākslīgi saldēta ledus. Festivālu organizē Jelgavas pilsētas dome un pašvaldības iestāde Kultūra sadarbībā ar Seb-banku, Sijā Ramirent un ledusdizains.lv.
Esiet sveicināti Jelgavā! Esiet sveicināti 20 gadu jubilejā! Un katru reizi organizatori meklē jaunus ceļus, meklē jaunas iespējas, meklē jaunus gan dalībniekus, bet ledus paliek tas pats ledus. Laiks mūs lutina, mākslinieki mūs lutina. Pilsētā mums ir norise 3 vietās. Mēs esam izauguši cienīgi pa šiem 20 gadiem. Weather is very good. City is very beautiful, and we became so big that now we have this festival in 3 places. Paldies jums, kad esiet kopā ar mums, jo priekš jums, skatītāji, arī veidojam, gribam jūs iepriecināt, gribam, lai jūs atbrauciet un esiet Jelgavā. Un pirmā žūrijas motivācijas balva individuālo skulptūru kategorijā. And first jury motivational award in individual sculpture category goes to Pedro Mira, Portugāle, Portugal, skulptūra Prāta Mešķis. Individuālo skulptūru kategorijā. Next jury motivational award goes to Elisabeth Christensen, Norway. Norway. Skulptūra atver savu sirdi. Ruslan Korovko, Bulgārija. Bulgārija. Skulptūra mūsdienu laiks. Paldies! Un mēs turpinām ar 3 labākajiem individuālo skulptūru kategorijā. 3. vieta. 3rd place in individual sculpture category goes to Irina Alimurzayeva, Krievija, Russia. Second place in individual sculpture category goes to Martinas Gaubas, Lietuva, Lithuania. Izsapņo sevi. And finally, first place. Un visbeidzot, 1. vieta individuālo skulptūru kategorijā. First place goes to Zīle Ozoliņas Šneidere, Latvija.
vieta komandas skulptūra kategorijā. Third place in team sculpture category. Pedro Mira, Portugāle, Portugal. Un Neil Magī, Īrija, Irlanda. Izpratne. Un turpinām ar otro vietu. We continue with the second place in team sculpture category. And that goes to Yelena Smirnov, Ivan Smirnov, Krievija, Russia. Skulptūra realitāte. Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it most. Un visbeidzot, pirmā vieta. Komandas skulptūra kategorijā, first place in team sculpture category. Vai jūs esat gatavi? Are you ready? Un pirmā vieta, Zīle Ozolīne Šneidere, Latvijā, un Roman Petrov, Krievijā, Russia. Noķert sapni. Pirmā vieta arī mums ir noskaidrota. Es domāju, šajā brīdī mēs varētu visi kārtīgi uzkavilēt šiem ledus māksliniekiem. Aplausi! «Поймавший солнце» называется наша композиция, которую мы исполнили. Это как бы вот, пастух, оленевод, как бы мечтает о тепле, о солнце. И вот это мечты, этот дрем, вот мы его постарались воплотить во льду. Man liekas, mēs esam tāda viena liela kopīga ģimene, un es personīgi nejūtu šo te sacensību garu brīdī, kad mēs taisam šos darbus, jo visa tas process ir tāds liels, draudzīgs, un patiesībā es ļoti daudz gūstu arī no šīs komunikācijas, no to, ko katrs dara, un nezinu, man tas liekas pats labākais taisni šie cilvēki un šī te kopīgā sadarbība. Un to ir pat, es uz skatuves uzaicināšu divus brīnišķīgus māksliniekus, un tad jūs acis priekšā divas ledus skulptūras arī izveidos. Pasaulē labākajiem tēlniekiem Kārlis Īlē! Neskaidāmi tituli, godāgas, čempionu tituli, sniega, ledus, metāla, koka skulptūrās, smilšu skulptūrās. Būtībā cilvēks skulptūra vienkārši viens no pašiem labākajiem. Un viņam pretī, jebšu blakus, mūsu brīnišķīgais mākslinieks Donatas Mockus, Lietuva! Būtībā es varu teikt to pašu. Ir tāds ārprātīgs izskatīgs materiāls, jo tagad mums ir cik grādi ārā, un kad ir -6, kaut kas tāds. Šī ir labākā negatīva, lai veidot gražas skulptūras. Ar stāvīgrieziem lielās skulptūras. Pa to laiku Donāts tātad ieskicē formu skulptūrai. 45 minūtes ir ļoti īsts laiks, lai skulptūru taptu. Tā kā, jūs, protams, varat pamēģināt izēdēt šādu te ledus bloku kaut kur ielikt un pamēģināt no 45 minūtēs uztaisīt. 45 minūtes, kad visi klātsošie varēs atklāt no divām jaunām skulptūrām, tas tapus šeit. Pilnīgi dzīvajā, pilnīgi daudzajā veicināti. Šeit ir krēze, šeit ir zāģīši, krēzi. Ir bijuši reizes, kad tiek dots vesels 60 minūtes, bet šoreiz gan tikai 45. Ir pagājuši 8 minūtes. Es domāju, ka kaut kādas lielās aprises skulptūrām jau ir redzams. Varbūt kādam ir pat variants, kas tad šeit ir veidot. Veidot skata no vienas šāda mazā bloka. Savukārt, komandas skulptūras ir veidotas no 8 šādiem blokiem un viena lielā bloka. Un tad māksliniekiem ir kārtīgi jākalkulē, galvā jārēķina. Redz, ka tas būs tik ilgs, sanāk ir kaut kādi mīnus, vai ne? Kā tas termometrs savenš uzstāv visu ostā, ledus skulptūras mūšana cauri. Un tāpēc tas arī padara īstenībā
Donāts saka, kā tev viss te procesā, kā tev ietis, kā tu jūties? Tev silti? Labi, silti, jā, protams. Viss ir silti, jā. Vai jums ir silti? Ir silti, tāpēc, ka tāda cilvēka priekšā, Donāts saka, vai tu mums atklāsi, kas tur, vai mēs tikai redzēsim pēc tam? Jau gandrīz var redzēt, tāpēc ir. Gandrīz var redzēt, Bērni jau saprot. Starp citu, Kārlis, pirms, ja nemaldos, 6 gadiem notika pirmie skulptūru veidošanas paraugu demonstrējumi. Un Kārlis Īle uzvaras markā vēl Ledus skulptūru festivālā bija tas, kas šo tradīciju būtībā arī aizsāka. Lai cilvēki varētu redzēt. Tiešām varat redzēt, kā jūs tagad to vērojat. Mākslinieki turpina darboties. Konkursā piedalās tikai paši labākie pēc rūpīgas skiču atlases. Atgādinu, ka tie varbūt, kas ir tikko atnākuši šeit Čakas bulvārī pie galvenās skatuves, šeit pasaules viens no lielākajiem kelniekiem Kārlis Īle. Un Donāts ir veidojis arī brīnišķīgu alni no metāla, kas ir ozolspērā un sagaida visus iebraucot jāvā no globās puses. Tā kā jaunā paudze skatieties, mācieties un kas zina, varbūt pēc pāris gadiem arī jūs būsiet šeit jāvā skatos un veidosiet paraugu demonstrējumu.